23. gada valsts eksāmenu optimālā līmeņa otrās daļas 3.2. uzdevums. Datu kops sastāv no 50 elementiem un vidējais aritmētiskais 9,2. Kopu papildina ar vēl vienu elementu A, nosaka visas iespējamās A vērtības, lai vidējais aritmētiskais jaunajai datu kopai būtu intervālā no 9,6 līdz 10,2. Mēģināsim, pierakstīsim, kas mums ir dots. Mums ir doti 50 elementi. Mums ir zināms, ka sākotnējais vidējais mums ir 9,2. Mums vajag atrast tādu A, lai jaunais vidējais piederētu no 9,6 līdz 10,2 intervālam, galapunktus ieskaitot. Kā mēs kādreiz rēķinājām vidējo, veco vidējo? Mēs saskaitījām visus elementus, visus 50 elementus. Un izdalījām ar 50. Un mums ir dots, ka to vidējais aritmētiskais 9,2. Tā, ja mēs pārcelsim pa labi 50, tad mēs varam apgalvot, ka visu elementu summa datu kopai vecajai ir 9,2 reiz 50. Tagad mēģināsim uzkonstruēt, ja mums pievieno vēl vienu elementu A, tad jaunais vidējais mums būs visu elementu summa, 50 elementu summa, kas mums jau īstenībā ir zināma. Plus vēl viens elements A, bet tagad jau mums viens elements vairāk, tad jādala ar 51. Un skatāmies, šis te visu 50 elementu summa, mēs zinām, ir 9,2 reiz 50. Tā arī pierakstīsim. 9,2 reiz 50 plus A dalīts ar 51. Tas ir jaunais vidējais. Un šis te 9,2 reiz 50 plus A mums uzdevuma nosacījumos dalīts 51 ir teikts, ka jābūt intervālā no 9,6 ieskaitot, jo kvadrāti iekavas, ieskaitot līdz 10,2. Stingrā nevienādība. Nu, ko atliek rēķināt? Reizināsim abas puses ar 51. 9,6 ir tā sareizinājām 489,6. 9,2 reiz 50 ir 460. Un dalīts 51 vairs nevajag, jo visas puses pareizinājumā 51, un 10,2 reiz 51 ir 520,2. Un tagad visam atņemam visām pusēm 460. Sanāk 29,6 A 60,2. Nu, to varētu uzskatīt par atbildi, bet zulīdāk būtu pierakstīt atbildi, ka meklētais A pieder jaunais papildinošais elements, pieder kopai 29,6 līdz 60,2. Ieskaitīs gan vienu, gan otru atbildi. Paldies par uzmanību!